Viens aplis. Tikai viens. Noteikumi skaidri? Jā. Noteikumi skaidri? Jā. Šajā ezerā nav nevienas dzīves radības, nevienas pilas tīra ūdens. Te vispār nav ūdens, jo šī dīķa galvenā sastāvdaļa ir eļļas, asfaltēni, sulfoskābes un sērskābe. Šī vieta ir viena no lielākajām Latvijas un pat Eiropas ekoloģiskajām problēmām – Inčukalna skābā Gudrona dīķis. Rūpējoties par tīru un sakārtotu vidi, RMC Baltic sadarbībā ar akciju sabiedrību Bīstamo atkritumu organizācija un vides un reģionālās attīstības ministrija kopš 2001. gada uzsākusi arī projektu, kura rezultātā šis dīķis tiks pilnībā likvidēts. Sadedzināšanai uz akciju sabiedrības Brocēni cementa ražotnes klinkera apdedzināšanas krāsni Gudrons tiek nogādāts ar speciālām autocisternām. Inčukalna Gudrona dīķis, kurā ir uzkrāts vairāk kā 40 000 tonu bīstamo piesārņojošo vielu, ir bīstams objekts Latvijas videi un cilvēkam. Projekts, kurš paredz šī piesārņojuma likvidāciju un kurā piedalās Brocēnu rūpnīca, ir uzskatāms par visveiksmīgāko pēdējo gadu laikā, kas varētu reāli atrisināt šo problēmu. Skābā Gudrona degšanu ražošanas procesā izmantot nevar, un tādēļ droši var apgalvot, ka RMC Baltic, iznīcinot šo dzīvajai dabai nāvi nesošo šķidrumu, sniedz neatsveramu ieguldījumu Latvijas ekoloģiskās situācijas uzlabošanā. Šis stāsts būs par pirmo Latvijas zemes apustuli, par svētu vīru, kas Latvijas zemē atnesa Kristus vēsti. Zēgebergas klosterī bija kāds cienījamas dzīves un godājamas sirmuma vīrs, svētā Augustīna ordeņa priesteris. Viņš tikai Kristus dēļ vienīgi, lai sludinātu, ieradās Līvzemē kopā ar tirgotājiem, jo vācu tirgotāji, ko ar līviem saistīja draudzības saites, mēdz bieži, braukdam kuģos pa Daugavas upi apmeklēt Līvzemi.
fonda. – 1935. gadā Jelgavā pār bruģakmeņiem jau staigāja 34,000 iedzīvotāju. Bija sabūvētas vairāk nekā 4,000 ēkas. Bet tad nāca pats ļaunākais. 1940. gada jūnijā pilsētā ienāca padomju karaspēks. 1941. gada 29. jūnijā mūs okupēja vācieši, bet 1944. gada jūlijā skaisto baroka, klasicisma un renesanses laikmeta šedevru pilsētu, visas tās arhitektoniskās kultūras un nacionālās vērtības vistiešākā veidā sabombardēja un nodedzināja. Gruvešos tika pārvērsti 93% no pilsētas. Nav otras tādas Latvijas pilsētas, kas būtu tik ļoti cietusi abos pasaules karos, zaudējot lielāko daļu savu kultūrvēsturisko pieminekļu. Rajons, kurš šobrīd tiek saukts par vecpilsētu, ir tikai pavisam neliela pilsētas nomales daļa, kas brīnumainā kārtā saglabājusies. Welcome to DVA Recycling. Welcome to DVA Recycling.